Hello! Mēs esam sapakojušies, vai ne, Ema? Jā. Kur tu man esi? Hei! Re, kur ir somas gatavībā, vēl vesela čupa ar somām ir mašīnā, un mēs esam gatavi doties ceļā. Wow, kāds man muzikāls pavadījums. Skaists, paldies, Ema. Bet, jā, mēs esam gatavi doties ceļā. Pulkstens ir 2, ir otrdiena, 19. augusts, un mēs dodamies nedēļu garā ceļojumā uz Legolandi, Dānijā. Urā! Kurš ir priecīgs? Tā, nu reku šitā izskatās Tetris. Tetris 4 cilvēku ģimenei uz nedēļu. Tas, kas man patīk, braucot ar mašīnu, kā var piekrāmēt pilnu ar miljonus mantām. Un nav kā braucot ar lidmašīnu. Jā, kā tiekšā, jā. Tikai kā var paņemt dažas somiņas. Tā nu mums ir pirmais pitstops pie veikala un pakumāta. Un mēs vēl neesam izbraukuši no Cēsīm, bet jau tiek liktas lietā krāsojumās grāmatas, tā kā good luck mums pārējās 5 stundas ceļā uz Klaipēdai. Es ieskicēšu par to, kāpēc mēs braucam šādā ceļojuma formātā ar prāmi, jo uz Legolandi Pilundu Dāniju var arī aizlidot ar Air Baltiku tiešo reisu, bet, nu, būšu godīga, mums ar DFDS prāmi ir sadarbība, tāpēc, protams, tas atvieglo budžetu šim ceļojumam, bet, nu, skaidrs, ka tas ir variants, ka var braukt arī tā. Manuprāt, ar bērniem braucot kopā ir ērti tas, ka tu vari mašīnā salādēt vienkārši pilnu ar mantām un visu, kas nepieciešams, un tev nav jādomā par to bagāžas ierobežojumu, kāds viņš ir lidojot ar lidmašīnu. Un arī prāmas būs baigais akšanas un piedzīvojums, bērni nav braukuši. Nē, mēs nebrauksim ar lidmašīnu, mēs brauksim prāmi ar kuģīti. Mēs šādā sastāvā neesam braukuši ar prāmi, tā kā arī tas būs interesanti. Un, nu, sanāk arī tāds roadtrips pie viena, aizbrauksim uz Lietuvai, redzēsim Ķīli Vācijā, nekad neiedomātos aizbraukt uz šādu galamērķi, bet cik skatījos, tur arī ir ko sadarīt ar bērniem, tā kā iepazīsim arī šo pilsētiņu. Un tad jau dosimies no Ķīles līdz Legolandai 2 stundas, ko braukt. Tā kā nav tālu, turpat pie robežas vien ir tā Ķīle, un jā, apvienosim visu kopā un būs interesants piedzīvojums. Vēl 357 kilometri pabraukt. Pirmā degvielas un DC pauzīta. Esam pie Jelgavas un uzpildījām pilnu bāku. Mūs veda cauri Šauļiem, un es nezinu, vai es esmu Latvijas robežai braukus pāri šajā vietā, tā kā interesanti, kā nebūs. Parasti caur Bausku uz Lietuvu braucu, vai, nu, Liepājas pusē tur. Jā, tā kā degviela ir uzpildīta, laižam tālāk uz Lietuvu. Vai ne? Ko? Tev arī ir uzpilda degviela, jā? Jā, es senais dzēs Red Bull. Es pāris nedzeru, bet varētu šodien tadēties. Vai šo vienkārši braucienā mums sponsorē Red Bulls. Jā, čīkst. Tā, nu mums ir problēma. Netikām pārrobežai pat vēl. Mašīna ir tāda. Nu, es šobrīd esmu tas palīdzīgais cilvēks, kas vienkārši filmē, kad ir kaut kāds erors, jo es nezinu, ko vēlas var izdarīt. Es jau uzzvanīju visiem, kam var uzzvanīt. I don't know. Visi izdarīts. Ieslēdzējies, lūdzu. Jeba bumbā, mēs tieši uzspēsim. Ej, tu nost. Tagad es zinu, ka ir patreiz trosīt, joks. Lai mēs tiekam līdz prāvam. Kas tas bija vienkārši, kas tas bija? Parāds savas skaistās rociņas. Kas tā? Parāds savas skaistās rociņas. Jā, man ne tikai rokas, man ir viss viss tā ir netīvs arī. Bet labais, es vismaz izdarīju, man pilnīgi nākais iztos. Par pozitīvā šokā. Tagad būšu vieglā trauksmē līdz pat šī ceļojuma beigām. Topelīti, nu ved mūs, lūdzu. Situācija tāda, update-iņš. Braucam, ir palikuši 235 kilometri uz forši Doņiem. Un te pēkšņi kaut kas notiek mašīnai un iesprūst ātrums vienkārši un pārējais viss pušgaitā. Iesprūdz ātrumā un es neko nevaru izdarīt. Apstājos malā, domāju, visu ātrumu kāpu čupā, visi slikti, brauciens, viens tur aizmugurē raud, kāds tur bļaustās, visi slikti. Tad neko, līd iekšā pie motora un skatījos, kas tur problēmā. Tad izrāds bija vienkārši dulkas trosīt no vienas vietas, tur divas vietas, kur tās trosītas ir. Tad vienkārši bija jāuzsprauž apakaļ un tad ātrumu aizgāja. Tā kā tas ir labi, ka mums bija 40 minūtes tā kā handikaps, ja mums bija, jo tas check-ins ir 8:30, beidzās.
Jo iekšēji bija tāda sajūta, ka viss būs slikti, viss ceļojums atcerās. Bet ko tas pamāca? Lai mēģināt atrisināt situāciju. Pasties, mēs viņu atrisinājām ļoti ātri. Kur ir mūsu istabiņa. Kur skats pa logu. Pagaidām uz ostu. Vēl neesam startējuši. Gulēsim 2 stāvos. Jāsadala vēl kurš kurā gultiņā. Nekāda vannas istaba. Laidīšu savējos iekšā atpakaļ istabā, jo rumtūrs ir parādīts. Nu forši. Prieks, ka esam tikuši klāt galā līdz šajienai, jo, atzīšos, bija stress. Bija pamatīgs stress šurceļā. Ir tik labi būt šeit. Urā! Emocija, tu esi priecīga? Jā. Mēs braucam ar kuģi? Jā, uz Jamaiku. Mums ir kruīzes uz Jamaiku, izrādās nevis uz Ķīli, Vācijā. Vācijā Kas no filmas Migrācija? Filma Migrācija. Ķīli, Vācijā. Migrācija. Tikai mammas mieksnes kāpēc kaut kur ir pazudis. Vēl viena.